Aptuveni pirms 4 gadiem Agita savā dzīvē piedzīvoja ļoti sarežģītu posmu, jo izjuka viņas attiecības ar vīru. Tas mudināja sievieti meklēt palīdzību, un viņa sāka apmeklēt austrumu reliģijas pasākumus. Pievēršanās šāda veida ticībai gan viņas dzīvē neko nemainīja. Turklāt viņas 10-gadīgai meitai pēkšņi naktīs sāka rādīties smurgi. Meitene bieži no bailēm nevarēja aizmigt, un tad, ja arī aizmiga, bieži naktīs modās ar kliedzieniem un raudādams skrēja pie mammas. Agita izmēģinājās dažādas metodes, kā šo problēmu risināt, taču nekas nepalīdzēja. Pagājušā gada septembrī Agita nonāca draudzē Kristus pasaulē un sāka apmeklēt arī mājas grupiņas, kur regulāri tika aizlūgts par viņas meitas veselību. Pamazām lietas sāk mainīties, un šodien Agitas meita ir pilnībā brīva un vesela un var netraucēt gulēt. Pastāsti, kā tavai meitiņai sākās problēmas ar gulēšanu naktī? Tās problēmas sākās ar to, kad viņa naktīs cēlās augšā, raudādama un skrēja pie manis un teica, ka viņa nevar gulēt, ka viņa traucēja kaut kādi mošķi, ko mēs nevarējām noskaidrot, kas, viņa vienkārši teica, ka tie ir mošķi. Tā vairākas naktis pēc kārtas, un viņai bija paniskas bailes aiziet gulēt, jo viņa baidījās aizmigt, lai atkal nenāktu šie mošķi viņai sapnī. Vai tas sākās tā pēkšņi vienā dienā, vai tam bija kāds iemesls? Viņai tas sākās vienā dienā pēkšņi, bet, protams, tas iemesls bija šī mana, šī mana neizlēmība, kur es gribu, jo bija šī austrumu reliģija, un es jutos tajā brīdī kaut kā iesprūdus, un man vajadzēja kaut kādu palīdzību vai ko, un es īsti nesapratu, ko darīt. Tu sacīji par austrumu reliģiju. Kā tas tavā dzīvē izpaudās? Tu apmeklēji kādus pasākumus vai biji iesaistīta kādā pasākumā? Es praktiski apmeklēju viņas pasākumus. Tas sākās ar to, ka pirms vairākiem gadiem izšķīros ar vīru, un tad kā parasti cilvēki meklē kaut kādu palīdzību. Un manā gadījumā tā bija draudzene, kas gāja šādu veidu pasākumiem, un tad es viņai vienkārši pievienojos arī cerībā, ka manā dzīvē arī kaut kas mainīsies un sakārtosies. Kas tā bija par reliģiju? Tie bija krišņīti, vēdiskā kultūra viņiem. Vai tu tur atradi mierinājumu un to, ko tu meklēji? Teiksim, kaut kādu brīdi, jā, bet tad pēc tam tas viss kaut kā apstājās. Tā ticība man nepalīdzēja, vai es kaut kā tur nespēju to novērtēt. Un vienlaicīgi, tad, kad tu vēl joprojām tur turpināji iet, tad arī meitai sākās problēmas ar miegu? Jā. Diezgan sākumā neregulāri, un pēc tam jau diezgan regulāri. Viņa naktīs cēlās augšā un skrēja pie manis, un mums bija tas nemierīgais, bija meitai tas nemierīgais miegs un tie šausmu sapņi, jā. Vai tu mēģināji kā risināt šo problēmu? Viņa mēģināja pirms iemikšanas, viņai stāstījām gan mēs pasakas, gan visu kaut ko. Es sēdēju pie viņas gultas, kamēr viņa iemiega. Nomienošās teiks mums nepalīdzēja. Tad sākās vēl viena problēma, sākās galvas sāpes viņai no tā, jo no nomienošās teikās vienmēr pārsvarā ir baldriāni iekšā, un viņai no šīm baldriānu saknēm sākās. Jā, tieši tā galvas sāpes viņai sākās. Un tās mēs atmetām, un tad vienkārši cīnījāmies saviem līdzekļiem. Skaitījām tēvreiz, kā es tajā brīdī pratu, jo sapratu, ka man kaut kas ir jādara. Un stāstījām tās pasakas un sēdēju viņai klāt un iedvesmoju, mierināju, ka viss būs kārtībā. Bet tā, lielos vilcienos jau tas līdz galam neatrisināja problēmu? Protams, problēma palika un viņa turpinājās. Līdz tam brīdim, kamēr es nokļuvu šeit. Kas notika tad, kad tu nokļuvi šeit? Notika tā, ka mani šeit uzaicināja. Vispirms es nokļuvu šeit caur neformālo pasākumu, un tāpēc man uzaicināja jau uz mājas grupiņu. Un tad mēs ar bērniem sākām tur apmeklēt. Bērniem, protams, iepatikās, jo, kā zināms, bērni ir atvērti Dievam. Un tad mēs arī sākām mājas grupiņā runāt. Līderēs teica, ka mums ir šī problēma, ka meitiņai ir šī problēma. Un tad mēs lūdzām par to, un arī vienlaikus es arī pastāstīju, ka es esmu arī tajā reliģijā. Un tad viņi teica, ka man ir jāpieņem līderi, ieteica, kad ir jāpieņem lēmums, un pieņemot šo lēmumu, palika šeit. Un arī regulāri lūdzot grupiņās bija jau uzlabojumi. Viņa jau mazāk cēlās augšā un nebija vairs šo pavadoņu, šo mošķi, un drošāk gāja gulēt. Un punktu tam pielika, mēs aizbraucām janvārī uz Inkanteru, kur, protams, kalpotāji lūdza par šo visu, un tagad man meitiņa ir labi guļ. Pēc Inkanteru pazuda arī galvas sāpes, kas viņu pavadīja praktiski vienmēr, kad pamostās, viņu pavadīja galvas sāpes, jo pēc tiem murgiem jau nevar normāli bērns izgulēties, un tad viņi vienmēr arī pavadīja šīs galvas sāpes. Vai Alise pati apzinās, ka Dievs ir tas, kas viņu dziedināja? Jā, Alise to apzinās. Vairāk, man liekas, par visiem viņi to apzinās. Patiesībā pēc Alises iniciatīvas mēs sākām iet mājas grupiņā, un viņa pati tur arī lūdz Dievu
aizlūdz par citiem un lasa bībeli mājās. Jā, viņa krāja naudiņas, lai pat nopirktu savu bībeli. Viņa nāk uz katru dievkalpojumu un katru mājas grupiņu un neko neizlaiž. Kāds būtu tavs novēlējums cilvēkiem, kuri varbūt paši piedzīvo šādas nepatīkamas lietas saistībā ar gulēšanu, vai arī bērni? Es esmu pārliecināts, ka vienīgais, kas pīstam var atrisināt problēmas, ir Jēzus. Mans ieteikums cilvēkiem ir meklēt Jēzu, jo tas var atrisināt jūsu problēmas. Kā viņi var meklēt? Jēzu var meklēt, lasot bībeli, lūdzot, apmeklējot draudzes dievkalpojumus un apmeklējot mājas grupiņas. Dievs jūs mīl un viņš grib atrisināt visas jūsu problēmas. Ļaujiet viņam to. Pastāst, kāpēc tu baidies aizmigt vakarā? Man vienmēr bija bail, ka man parādīsies sliktie sapņi, kad es vienmēr naktīs pamodīšos un no rīta nebūšu izgulējusies. Tev bija bail pa nakti? Tu cēlies augšā? Tu kaut kādus sliktus sapņus redzēji? Tu atceries, ko tu redzēji? Nē, neatceros. Un kad tu pamodies, ko tu darīji? Es kliedzu un es raudzēju aizskrēju pie mammas. Un tā bija katru nakti? Jā, man tā galva sāpēja no tā, ka es nevarēju izgulēties naktīs. Un tad, kas notika? Kā Dievs tev dziedināja? Dievs man dziedināja tā, ka man naktīs vairs nebija murga, man nevajadzēja vairs celties un ka man no rītiem vairs galva nesāpēja. Un kā tev tas tā notika? Tu lūdz Dievu pati? Es sāku iet mājas grupiņā un pa mani sāka regulāri lūgt Dievu. Un tad tu aizbrauc uz Inkautaru arī? Kas tur notika? Es aizbraucu uz Inkautaru un bija pirmajā naktī, kad es aizbēgu, es vairs necēlos augšā. Man nākošajā dienā man vairs galva nesāpēja. Un par tevi arī aizlūdz kalpotājiem? Man aizlūdz kalpotāji. Man pēc Inkautara galva vairs nesāp un es nemaz vairs neceļos naktīs augšā. Tā ir labāk dzīvot, ja, ka var izgulēties? Jā, tā ir labāk dzīvot, kad var izgulēties. Mani dziedināja Dievs.